Par uzņēmēju var iemācīties, bet tikai māceklībai. Un mēs attiecīgi saskaramies ar problēmām, ar kurām neviens iepriekš nav saskāries. Tās jukas ir palīdzējušas, ka tev ir visu laiku kaut kas jāmācās. Tu nodari sev pāri, ja tu nepamēģini. Tad tas laiks un grūtums, tad tas aiziet otrajā plānā. Aizejot tajos tekošajos darbos, noteikti vienā brīdī var pazaudēt arī kaut kādu to kopējo strateģisko bildi. Es esmu izvēlējies Skandināvijas vadīšanas stilu. Uzņēmēju dzīve ir ļoti, ļoti krāsaina. Mums skaņa ir? Mums skaņa ir. Ir? Jā. Jā, labi. Čau! Čau! Es esmu Marta. Helmas. Prieks iepazīties. Jānis. Čau, Helmas. Prieks iepazīties. Mārtiņš. Nu, Jums skaņa ir? mums ir skaņa. Skaņa ir. Pilns office ar skaņu. Visu laiku Jā. ir skaņa. Jā. Tas ir pats galvenais. Jāizsaka skaņa. Jā, mēs esam atbraukuši pie jums ciemos, jo mēs dzirdējām, ka te esat skanīgs uzņēmums. Jā. Ar ko vispār nodarbojaties? Ar ko nodarbojas jūsu uzņēmums? Mēs palīdzam cilvēkiem iegūt labāku skaņu. Skaņu? Jā, ir Bet īpaši tiem visiem cilvēkiem, ir ausis. Jā, bet ja tas ir tie cilvēki, kas taisa mūziku, tad viņiem ir vēl plašākas un Plašāks lielākas ausis. prasības par to, ko nozīmē laba skaņa. Tātad jums ir produkts, ko ieliek studijā, Jā. un viņš palīdz studijai skanēt labāk. Jā. Sonarworks varētu būt viens no pazīstamākajiem zīmoliem skaņu ierakstu pasaulē. Te jau visi populārie mūziķi savās ierakstu studijās izmanto Sonarworks tehnoloģiju. Sonarworks nodarbojas ar audio programmatūras izstrādi. Uzņēmums dibināts 2012. gadā. Tas nodarbina aptuveni 40 cilvēku. Apgrozījums 2023. gada beigās bija ap 3 miljoniem eiro. Sonarworks radītie un patentētie produkti veic skaņas korekciju austiņām un skaļruņu sistēmām vairāk nekā 200 000 studiju visā pasaulē. Uzņēmuma tehnoloģija izmanto un iesaka vairāk nekā 70 ar Grammy balvu apbalvoti skaņu inženieri, kuri sadarbojas ar tādām pasaules līmeņa zvaigznēm kā Lady Gaga, Madonna, Rihanna, Adele, Coldplay un citiem. Viņam sākumā ir redzamā daļa, kas ir mikrofons, proti, lai to skaņu uzlabotu, mums sākumā ir tā vide jānomēra. Un tad tas viss sākās ar mūsu mēru mikrofonu, kas ir specifisks tāds mikrofons profesionālam vajadzībām. Tad, kad jums ir šis mikrofons, tad nākamā daļa ir mūsu programmatūra, kas palīdz to studiju nomērīt. Un tad, kad viņa ir nomērīta, tad pēc tam viņa dažās variantos viņa iesēžās iekšā šitādā dzelzī, kas ir atkal aptaustāms, un tur var pagrozīt podziņas. Un šito ražo jau pazīstami brendi, kas darbojās tajā segmentā, un tad mēs ar viņiem integrējamies. Tu esi tas cilvēks, kurš īstenībā grib to dziesmu salikt kopā. Tev ir kaut kāda vīzija par to, kā tai dziesmai vajadzētu skanēt. Un tu gribi, lai pēc tam, kad tu viņu esi pabeidzis savā telpā un viņu ielicis Spotifyā vai tur aizsūtījis uz radio vai vēl kaut kur, tad, lai viņš pēc iespējas tā arī skanētu. Un tad, ja tas tavā telpā skan nepareizi, tad izrādās, ka tad, kad tu to dziesmu pie sevis uztaisi, tad viss ir ļoti forši. Tad, kad viņi tiek aizsūtīti kaut kur citur, tad viss saka, Kā jūs to vispār izdomājat? Kā nonāk līdz šādam produktu? Pirmais, ko mēs izdarījām, aizbraucām uz Ameriku un pavadījām ļoti daudz stundas runājot ar to, kas ir tas mērķa klients. Es domāju, ka tas ir tas, kas atļāva uzņēmumam tapt. Ja mēs to nebūtu darījuši, es nedomāju, ka mēs būtu... Tad būtu izlaists produkts. Mēs droši vien kā reizi mēģinājām savā ziņā airēt. Mēs tur nākās apvienot to inženierijas spēju ar lietotāju vajadzībām, bet man liekas, mēs kā reize, viens no mūsu tādiem panākumu stūrakmeņiem ir tas, ka mēs ļoti mēģinam izprast to gala lietotāju perspektīvu un to produktu saformēt un pasniegt tā, lai viņš labi ierakstītos tajā gala lietotāja vajadzībā, nevis tajā, ka, hei, mēs varam šitādu uztaisīt, varbūt kādam interesē. Helmuta un Mārtiņa izveidotā uzņēmuma stāstā liela nozīme ir tam, kā tiek pieņemta lēmuma par to, ko un kā darīs tālāk. Mēs esam līderi savā tirgus nišā, mēs darām kaut ko, ko neviens nedarīja. Mēs šo tirgu īsumā izveidojām tieši ar to savu produktu. Un mēs attiecīgi saskaramies ar problēmām, ar kurām neviens iepriekš nav saskāries. Ļoti daudz mums ir jārisina mīklas. Pa lielam tu nezini, kā būs. Un tajās situācijās
tāda autoritīva pieeja, kur kaut kāds viens saka, vot būs šitā, viņa ir sliktāka pieeja. Nu, tā ir nepareizā kultūra šādai videi. Mums vajag iesaistīt vairāk cilvēkus, un lietām ir jānāk no vairāk diskusijām, jo tad tu samazini risku kļūdīties tajā prognozē par to, kas notiks. Tā kā, jā, tā ir mūsu pamata kultūra, ir ļoti daudz diskusijas. Bet ja jūs tagad būtu zinājuši visu to, kā gāja, jūs būtu vēlreiz sākušies no sākuma? Es domāju, būtu lietas, ko mēs būtu darījuši savādāk, bet tas droši vien ir pilnīgi vienmēr tādos stāstos. Tas pat analoģija ar bērnu. Teiksim, piedzimst vecākiem, tur bērns, tur, teiksim, tagad jūs atnākat pie viņa 3. negulētajā naktī, kad viņš raud, un tad jūs viņam prasat, jūs būtu zinājuši, tā kā būtu savādāk rīkojušies. Uzņēmēju dzīve ir ļoti, ļoti krāsaina. Ja jūsu dzīve ir pelēka, tad tas ir super labs veids, kā to dzīvi padarīt ekstrēmi krāsainu ar ļoti radikālām krāsu gammām. Un tad jautājums ir, kas katram cilvēkam ir vajadzīgs. Man kā individam es nespētu īstenībā dzīvot tādā pelēk brūnā realitātē. Man vajag intensīvas krāsas. Ja man kāds saka, kur būs kaut kas būs, mēs nezinām, kā tas atrisināsies, tur būs neziņa, un tur būs ļoti daudz riska. Man ir bišķiņ kņudoņa vēderā, un man ir tā, ka, es šito gribu pamēģināt. Un tas, man liekas, ir galvenais kritērijs, un tad, ja, teiksim, cilvēks ir sastopās ar kaut kādu neziņu un lieliem riskiem, un viņš pārstāja funkcionēt un nespēja to pieņemt, tad uzņēmējdarbība nav labākā lieta, kur viņam iet. Uzņēmumam jau kopš pirmsākumiem vairāk kārt ir izdevies piesaistīt riska kapitāla investīcijas. Nereti tieši investori kļūst par labu motivāciju uzņēmuma attīstībai, jo viņus interesē ieguldītā kapitāla atdeve, kas no uzņēmuma prasa iedziļināšanos pieprasījuma tendencēs un radošu spēju piedāvāt aizvien ko jaunu. Panākuma atslēga vai tas, kas pēc būtības interesē investorus, ir, vai jūs esat komanda ar kaut kādu produktu, kam ir tirgus un pieprasījums. Tajā brīdī, kad tu esi mazs un sāc, tad palielam, vismaz tas, kas mums ir strādājis, ir godīgs fokus uz gala klientu. Kāds ir tās attiecības ar investoru? Viņš iedod jums naudu, un pēc tam jūs to naudu viņam atdodat atpakaļ, vai viņam pieder jūsu uzņēmums, vai kāds? Riska kapitāls ir pēc būtības tāds, kad... Investori ir ļoti plašs jēdziens. Riska kapitāls ir ļoti specifisks apakšbloks. Mēs finansējāmies no riska kapitāla, kas attiecīgi nozīmē, kad viņi investē naudu pamatkapitālā, dabūna pretī uzņēmuma daļas. Tās attiecības ir tā kā laulībā. Mums ir ļoti garš akcionāru saraksts un investoru saraksts, tā kā ļoti, tā puse ir ļoti komplicēta patiesībā. Klientam vienmēr taisnība ir? Nē. Tirgum ir taisnība, proti nevis tik daudz, teiksim, tur tas viens indivīds, to individu kā klientu, viņu vajag dzirdēt, vajag saprast, un to vajag ņemt vērā, tad, ka jūs tā kā taisat kaut kādu vīziju, bet tirgum gan ir vienmēr taisnība. Ja jūs kaut ko darat, un tirgus kā viss tas lietotāju kopums jums kaut ko saka, tad par to gan ir, es teiktu, stulbi cīnīties. Bet ko tad īsti sagaida tirgus? Vai jāveic dārgi pētījumi, vai arī pietiek ar paša izjūtu par to, kas varētu būt pieprasīts? Tas, ko, manuprāt, vajag darīt, tur gan mēs paši tā cenšamies, gan es to visiem novēlētu, kas mēģina uzņēmējdarbībā strādāt, ir vajag meklēt veidus, kā pēc iespējas ātri un pēc iespējas lēti pārbaudīt, vai tā ideja strādā. Un, ja nestrādā, tad vajag meklēt kaut ko citu. Un šajā pārbaudas stadijā es teiktu, nekas nespēja aizveidot reāli 1:1 ar reālo to gala patērētāju. Reizēm uzņēmējiem ir izvēle, tātad empirika, tātad taisīt nopietnāku reprezentatīvu aptauju, vai varbūt tomēr novest līdz kaut kādam galam prototipam. Es vienmēr saku, tas viens prototips tev ir vērtīgāks par 100 atbildētājiem. Tas mūsu sākotnējais produkts, tā kā mēs viņu pirmo reizi braucām uz Ameriku, viņš bija pilnīgi nelietojams gala lietotājiem. Viņš bija patstāvīgi nelietojams. Viņš tur, tiklīdz kā mēs izgājām no telpas, viņš tur salūza minūtes laikā. Un tad tas, ka tu vari dabūt, ka tas gala lietotājs ir gatavs tur mocīties ar to produktu viņu lietot, tā bija milzīga dāvana mums. SonarWorks izvēlētā specifiskā darbības niša nenoliedzami paredz arī oriģinālus pārdošanas risinājumus un nestandarta mārketingu. Kā jūs reklamējat savu preci, vai jūs par to darat, vai tas iet kaut kā no mutes mutē?
Tā kā mēs noteikti diezgan būtisks budžets arī mārketingam un tur izplatīšanai. Kopumā, teiksim, sākumā, un tā ir specifika mūsu industrijai, viņā ir ļoti liela loma kaut kādiem tirgus līderiem, nevis tā kā uzņēmiem, viedokļu līderiem, jo tā mūzikas taisīšana māksla ir tāda sarežģīta, un tad viņā ir ļoti strikta tāda kaut kāda hierarhija, kur, teiksim, iesācējs neargumentēs pretī tur Grammy vinējošam inženierim, un tad, kad kaut ko saka kaut kāds tur Grammyjots inženieris, tad visi viņu klausās, un tev, principā, tev ir ļoti grūti argumentēt pret cilvēkiem ar kaut kādu tādu statusu tajā industrijā, tāpēc sākotnējais mūsu tas iešana tirgū bija tieši caur tiem viedokļu līderiem. Tajā mēs bijām ļoti, ļoti veiksmīgi, mēs ļoti ātri dabujām. Jūs dāvinājāt viņam tos mikrofonus, ja? Jā, tikai dāvinājām tur. Tā brīdī es priecīgs, ka tev neprasa naudu pretī, bet mēs arī ļoti daudz dabujām bezmaksas šādus latviski saucot endorsementus. Radošās ekonomikas uzņēmējiem īpaši svarīgs ir laiks jaunu produktu ieceru izveidei un jāatrod veids, kā paskatīties uz sevi no malas, pārtraucot nebeidzamo ikdienas pienākumu rituālu. Un reizēm gadās, ka uzņēmumos, piemēram, jaunu produktu izstrāde nav inkorporēta kā procesa uzņēmumā. Tātad mēs jaunus produktus taisīsim kad pārējās lietas būs apdarīts. Vai arī mēs jaunus produktus taisīsim tad, kad mums būs brīvāks laiks, vai arī tad, kad mums sliktāk ies ar pārdošanu nedodies. Aizejot tajos tekošajos darbos, noteikti vienā brīdī var pazaudēt arī kaut kādu to kopējo strateģisko bildi, un, manuprāt, mēs diezgan rūpīgi un mērķtiecīgi reizi ceturksnī un tad reizi gadā vairāk, bet tā kā izvalkam galvu no tās vagas un mēģinam saprast, kur tad mēs vispār esam, kas tad vispār notiek, kā tad īstenībā izskatās mūsu tur sniegums, ja mēs tā pakāpjam soli nost un uz viņu paskatāmies, un šito, man liekas, mēs patiesībā nekad neesam ielaiduši, un tad varbūt atbildi ir turpinam tā kā kaplēt pa to pašu vagu, un varbūt atbildi ir, vajadzētu kaut ko jaunu izdomāt. Šitam ļoti labi palīdz ārēji investori. Jā, tāpēc, ka viņi tajā ikdienā vispār nav. Viņi nepiedalās tajā ikdienā, un tev tomēr ir kaut kāda... Tā. Jā. Un tev tomēr... Ja viņi sāk interesēt, tā ir slikta ziņa. Jā. Un tev tomēr vajag, tev ir kaut kāda interakcija, tev ir kaut kāds atskaits pret viņiem, un tad vienreiz gadā mums ir jāpieņem jauns budžets, un tad budžets nav kaut kas, ko tu diskutē tikai viens pats ar grāmatvedi. Tev ir jāiet ārā un jādiskutē tas budžets ar investoriem, un tas uzliek to rāmi. Pie tam specifiski riska investori ir tādi, kas pēc savas tur pieredzes un domāšanas ir tādi, vērsti uzdot jautājumu, kas būs pēc 5 gadiem un kāpēc jūs nevarētu trīskāršot savu apgrozījumu tuvākā pusgada laikā. Gan Helmuts, gan Mārtiņš uzskata, ka viena no svarīgākajām lietām biznesā ir spēja pārvarēt savas bailes un uzņemties risku. Pasaule ir neskaidra, mistiska un neparedzama, un bailīga kaut kādā mērā. Lielākā daļa cilvēku nespēja šo pieņemt un nespēja īstenībā ar to sadzīvot un tikt galā. Ja lielākai daļai cilvēku viņus noliek ar seju pret realitāti, kāda ir pasaule un dzīve, tad viņi nespēja to pieņemt. Attiecīgi uzņēmēja galvenā loma ir šo te milzīgo neskaidrību notranslēt par kaut ko paredzamu un drošu pārējiem cilvēkiem. Tā kā uzņēmējs ir, man liekas, filtrs, kas filtrē risku un neskaidrību pret skaidrību un drošības sajūtu cilvēkiem. Tas ir. Tu nodari sev pāri, ja tu nepamēģini. Tas ceļš nav drošs, tas ceļš nav paredzams, bet, ja gribās pamēģināt, tad vajag pamēģināt, noteikti kaut ko noskaidrosi, sapratīsi un, nonāksi tuvāk patiesībai kaut kādā abstraktā izpratnē. Un tad, nenobīties un pamēģināt. Salmiem var uztaisīt biznesu? Noteikti. Pilnīgi viss, ko tu redz apkārt, var uztaisīt biznesu. No neesošām lietām pat var uztaisīt biznesu. Bet biznesam vajag jumtu? Ne visiem. Labdien! Jā, labdien! Marta! Jānis! Prieks! Prieks tev zīties. Mēs esam atbraukuši pie tev ciemos, lai tu mums parādi savu darīšanu. Pastāsti, ar ko jūs nodarbojaties? Jā, laipni lūgti! Uzņēmums Jānis Eko B&C. Uzņēmums dibināts 2019. gadā. Tajā strādā 6 darbinieki. Uzņēmuma apgrozījums 2023. gadā bija 130 000 eiro.
Galvenie eksporta tirgi ir Zviedrija un Dānija. Un es sāku šeit darboties ne no kā, no nulles. Var teikt, no nulles. Atnāc ar ideju, ka vajag jumtam materiālu salmus. Jā, pilnīgi man nav nekā, man nav šo ēku, nav šo plaču, nav nekā. Es atnāku pie kaimiņa vai pie īpašnieka, kas šeit pieder, arī Jānis Kļaviņš ir zemnieks, pazīstams. Un izstāstīju savu ideju. Un tā viss arī tālāk ievirzījās. Treku Jānis jau to saka, ka ne jau vienmēr tam biznesam vajag to sākuma kapitālu vai tur kaut ko. Nevajag tev tur ne naudu, ne draugus, neko. Tev pietiek ar vienkārši ar ideju. Tu esi spilgts piemērs, Jāni, vai ne? Ka pietiek ar ideju un tu sāc darīt. Bet tā ideja jābūt ļoti pamatotam un jābūt ir stipram pamatam. Tagad Jānis salmus un niedres ražo tepat Latvijā, Rankā. Jumti no Latvijas rudziem sedz zviedru ģimeņu mājas, bet no salmu pārpalikumiem Jānis ražo granulas, ko izmanto kā pakaišus zirgu staļļos. Tā ideja jau radās arī, kā jau mūs visus latviešus ievirza, ka mēs kaut kā nonākam ārzemēs, un es nonācu Zviedrijā un tiku strādāt pie laba amatnieka, un strādājot savā dzīves pieredzē gan pa tirdzniecības vadītāju, gan starptautiskos uzņēmumos, visa tā bagāža. Tagad tiek salikta kopā kā puzlē, un es varu pats viņu izmantot pēc saviem ieskatiem un vajadzībām. Jāņa stāsts ir par labumu, ko sniedz sadarbošanās. Tomēr ilglaicīga un auglīga sadarbošanās notiek tad, ja ieguvēji ir visi, un Jānim ir izdevies izveidot tādu darīšanu, kur labums tiek gan viņam, gan citiem uzņēmējiem, un arī dabai. Tā Zviedrijā strādājot, tad skaidri redzams, kad ir pieprasījumi, bet nav materiālu. Tad tev atliek ko darīt. Ja tev ir pieprasījums, un neviens nevar iedot, tad meklē, kur tu vari dabūt materiālu un piepildīt to tirgu. Un tāpēc, nostrādājot vairākas sezonas uz jumtiem, kur visi kolēģi man prasā, nav salmu, es tā iedomājos, mums ir ķelmēni, kuri audzē, un vispār šeit Rankā ir vislielākais procents bioloģisko zemnieku. Tad arī neder jau jebkuri rudzi, tev jābūt ir gariem, un garus rudus audzē tikai ekoloģiski, bioloģiski. Tātad viņi nav iegrožoti, viņus nemiglo. Tātad tā arī tāda sakritība, ka šeit ir tas garums, mums jumtiem vajag garumu. Tātad arī tika šī ideja pirms 6 gadiem aizieta pie ķelmēnu īpašniekiem prezentēta. Ja jūs man atļaujat nopļaut jūsu rudzus, sasiet kūlītī, visu iztīrīt un atdot graudus atpakaļ un paņemt stiebrus priekš jumtiem. Ja jūs man atļaujat, tad es to biznesu stāku. Jānis saimnieko 2 vietās – Latvijā un Zviedrijā. Pie mums viņš ievāc salmus un niedres, bet Zviedrijā no tiem klāj jumtus. Un savā uzņēmumā, protams, es esmu izvēlējies Skandināvijas vadīšanas stilu. Tātad motivācija, demokrātija, kļūdu apspriešana. Tātad tāda motivējoša, kur darbiniekam ir nevis tikai, tā nav īsti vai burkāns vai pātaga, bet tomēr, lai viņš ir ieinteresēts strādāt, lai viņam ir patika strādāt. Jumiķis ir pieprasīts arots, tāpēc šim gadam Jāņa laiks ir pilnībā saplānots. Līdz sīkumam saplānot ir arī salmu izmantošana. No atlikumiem Jānis ražo granulas zirgu pakaišiem, ko tirgo Zviedrijā. No tā lauka tiek paņemts viss zemnieks izaudzē bioloģisku to stiebru ar graudiem. Es novācu visu savā kūlītī, savedu šeit. Tad es viņu iztīru nezāles, iztīru graudus, paliek veselie stiebri, kas iet jumtiem, graudi iet ķelmēnu maizei un atlikumi iet granulās. Tad tev arī viss tas noslēgtais ciklis arī, jo kolēģi man, kas citur Zviedrijā taisa vēl, viens ir kolēģis, viņiem jau tie graudi tā kā blakus produkts, viņiem neinteresē, viņi fokusējas uz stiebri, tas ir viņu. Bet es arī esmu lepnis, ka es varu tiešām izmantot noslēgto ciklu un neko nemetu ārā. Jā, Jānis varbūt var palīdzēt, arī, lai siltāk mums visiem varam nosekt nost.
Kas ir tā svarīgākā īpašība tev kā uzņēmējiem, kas tev vienmēr nodara? Kā tu viņu varētu definēt? Īpašības visu laiku mainās. Līdz ar to visu laiku ir jāpielāgojas. Es arī biju vienu brīdi iedomājies, tad beigšu augstskolu, tad strādāšu tur, man būs darbs, bet gandrīz tās jukas ir palīdzējušas, ka tev ir visu laiku kaut kas jāmācās. Piemēram, es varu 5 valodās sarunāties. Tad tev vajag tulkošanas biroju vēl vērtēt. Nē, tulkošana nē, bet tas ir arī ļoti labā, kā teikt, strādājot ārzemēs, ka tu vari komunicēt brīvi, un tas tev ir arī, kā var teikt, tev iedod citu pašsajūtu un citu komfortā sajūtu. Darbam pirmais ir jāpatīk. Ja tev tas darbs patīk, tad tas laiks un grūtums, tad tas aiziet otrajā plānā. Tas ir jāpatīk arī pie manis, ka nāk jauni darbinieki, kuri grib strādāt gan uz jumtiem, gan to. Protams, diskutējam arī par naudu, par samaksām, bet mans galā jautājums būs, tu pastrādāsi, un tad tu pasaki, vai tev tas patīk. Ja tev tas nepatīk, tu strādāsi tikai naudas pēc, tad tas būs īslaicīgi. Tā nav biroja, bizness vai modernais IT vai kāds šī tomēr tā kā zemniecība, tā kā putekļainais, netīrais, dubļainais, skaļais. Tas ir tāds bizness. Tā kā tas arī ir cilvēkiem, jauniem vai veciem, jāizvēlas, vai tu gribi iet tādā. Viens no Jāņa lielākajiem trumpjiem biznesā ir viņa spēja komunicēt. Viņš ir atvērts sarunai, gatavs izstāstīt un izskaidrot, tāpēc biznesa partneros un darbiniekos rodas uzticēšanās. Šī ir vērtīga mācība jaunajiem uzņēmējiem, lai arī kāda būtu biznesa nozare, uzticēšanos vajadzēs iemantot, un ērtākais ceļš uz to ir atklāta saruna. Ejam garām, tad varam paņemt karsto dzērienu, arī esam nosaluši. Bet klausies, bet Zviedrijā ir, es vairāk vasaru un pa ziemu Latvijā vai otrādāk? Jumta likšanas sezona sākas no 1. marta, tā kā es braucu 1. martā līdz jūnijam. Paldies. Man tev jautājums tieši par uzņēmējdarbību, bet ne par uzņēmējiem. Kā tev liekas, var kaut kur iemācīties būt par uzņēmēju? Es domāju, ka jā. Jā? Es domāju, ka jā. Varbūt tu zini, kur? Lai nāk pie manis darboties. Kam? Jā, un šī ir Lai nāk pie manis darboties, jo man pēc kādiem gadiem, varbūt 20, būs kādam būs jānodod. Tieši tā, jā. Tas gan. Es arī saviem bērniem, viņi darbojās līdzi un palīdz vasaras darbos, tajā sezonā. Arī stāstu, rādu, un tā arī tā līdzdarbošanās, tā jau ir. Tāpat kā zemniekiem, kā tēvs rāda dēlam vai māte rāda meitai, tā ir tā uzņēmēja darbības. Īstenībā šī ir ļoti laba doma. Es pirms tam nebiju daudz par to aizdomājies, bet ir 2 veidi, kā tu vari darbiniekus pieņemt. Viens ir ar instruktārs palīdzību, un otrs ir caur māceklību. Kad tu paņem mācekli darbā, un īstenībā tu pareizi saki, par uzņēmēju var iemācīties, bet tikai māceklībā. Ja tu ej pie kāda cita, kas ir uzņēmējs un seko viņam līdzi, un iemācies darīt tā, kā viņš dara. Bet cilvēkiem vai darbiniekiem ir jāuzticās un jāpalīdz viņiem arī tā kā saukt ar to uzņēmumu, ne tikai tā, ka tu tikai saki, jā, es tur strādāju, es esmu patriots, bet tā, lai tiešām, lai viņš aizietu vesels mājā, ļoti augsta darba drošībām, visi pievērst uzmanību, jo visi mēs gribam vakarā aiziet mājā pie ģimenes. Un tad arī veidot to cilvēku sakārtot, jo ir man jauni puiši atnāk, viņš ir, kā jau jaunībā, visi mēs noballējušies līdz 3, viņam ir šeit pie atbildīgas iekārtas, kur viss griežas un tā jāstrādā. It kā viņš ir atnācis, bet ja viņam tās smadzenes, kā teikt, pilnvērtīgi nevar 100% nav tam darba procesam pakļautas, tev var rasties negadījumi, tev var rasties paviršības, tev var rasties brāķi, tev var salauzt kaut ko, un tad tas viss maksā. Tāpēc ir svarīgi tam cilvēkam, kā var teikt, palīdzēt, tas varbūt ir dārgāk, no manas puses varbūt vajag ieguldīt vairāk viņā iekšā, vai par to stundu maksāt, vai kaut ko izglītot, vai ko, bet lai viņa tā atdeve būtu. Bet kā ir ar tām biznesa idejām? Vai viņas moka, vai viņas stimulē darboties, un vai viņas nepietrūkst, vai viņas visu laiku ir? Piemēram, kā sev paplašināt? Es skatos tik daudz, kas ir gan kūlīši, gan granulas, gan vēl visādas, gan likšanas. Liekas, es redzu, ka tevī ir tas.
Nu, tas ir, man tā kā tas ir dzinējspēks. Jo, kā sākumā teicu, šeit ir tā bāze, ka ir pareizais produkts, pareizajam tirgum, pareizie pircēji, un tad tev viss pārējais jādara, lai tu varētu viņu tā kā tikai audzē klāt. Tu redzēji tos produktus, kas nāktu klāt šeit? Jā, nevajag visu uzreiz, vajag atlikt malā. Es arī esmu tipisks vīrietis, kurš izdara vienu darbu, un tad, kad viņš 100% iet, tad tikai es ķeros pie nākošā. Kā jūs tur Ankā relaksēties? Ko jūs darat, kāds jums ir atpūtas? Es pats šeit esmu dzīvis, dzīvoju Lizumā. Mēs te arī šis īpašnieks, kam pieder šīs ēkas, viņš arī ir līdzīgs man, kad mēs īsti nemākam atpūsties. Bet, kad ir sestdiena, svētdiena, tad arī darba vietā var pastaigāt, pajūsmoties, kā ir laba produkcija saražota, iekārtas ir kārtībā, viss ir tīrs, to pašu slotu paslaucīt. Ļoti labā, man patīk. Uzņēmēji atpūta ir slinkā strādāšana, vai ne? Jā. Jo uzņēmējs tajā brīdī, kad viņi jāstrādā, viņš ir efektīvs. Un tad viņš izdomā atpūsties, un tad viņš pastaigā, te varētu pieskrūvēt kaut ko. Visi jau grib, kā teikt, dzīvē saņemt kaut kādu novērtējumu vai augļus. Man ir patīkami, ka es saņemu to novērtējumu. Tad es izdaru labu darbu, es esmu atpazīts, un mani tā kā, pasakas, pateicas. Ko tu teiktu tagad kā uzņēmējs, kas tā teikt ir otrpus grāvja? Mēs tā parasti sakam, ka uzņēmējiem ir tas viens lielais, tas viena lielā aiza, tas bezdibens, tas ir sākt uzņēmējdarbību. Ko tu teiktu cilvēkam, kas atrodas šīs aizas otrā pusē šobrīd un nevar saņemties nekādīgi? Lai viņam, ko tu viņam var ieteikt? Uzlikt uz papīra savu to ideju, jo viņam jābūt idejai. Un tad pakonsultēties varbūt ne tieši ar tās jomas speciālistiem, bet ar kādu draugu vai speciālistu, ko viņš saka. Vai tas teorētiski ir reāli vai nav. Vai nav tā, ka ir galīgi nereāli. Gaisa pilsmē. Ja tas ir daudz maz reāli, tad var uzdrošināties un darboties tālāk.